Ar mājražotāju un mazo uzņēmēju produkciju visbiežāk var iepazīties dažādos gada tirgos vai nelielos nišas veikaliņos. Tie, kuri spēruši soli tālāk, savu produkciju piedāvā arī sociālajos tīklos. Teiksim tā, man bija jāatrod alternatīva ārpus mājas darbam. Un adīt es pratu, un tad es meklēju iespējas, kā es varētu adīt par naudu. Mērķi ir, lai būtu stabils apgrozījums, lai būtu stabili pasūtījumi. Mērķis ir mazliet arī augt. Bet jūs nebaidāt, ka vienā brīdī būs tas pieprasījums lielāks nekā iespēja jums pašai ar 2 adatām vai 4 sādīt? Tad es veidošu komandu. Tas ir mērķis? Savā ziņā, jā. Bet tad vajadzēs arī ražotni? Tad veidosim ražotni. Lai palielinātu apgrozījumu un spētu attīstīties, 30 mazie Jelgavas un apkaimes novada uzņēmēji iesaistījušies Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansētā apmācībā, kā pareizi izveidot profilu tirdzniecības platformā, lai produkcija sasniegtu daudz plašāku klientu loku visā pasaulē. Platforma mazajiem uzņēmumiem pašvaldības līdzfinansējums, kāpēc jums likās svarīgi? Principā, tāpēc, ka ir daudz cilvēki, pēc mūsu novērojumiem, kas mājās kaut ko dara, kaut kādā veidā ir jau atraduši, daži ir atraduši realizācijas ceļus, tomēr ne visi. Un tādēļ mums arī radās šāda doma, ka varētu sarīkot kursu tirdzniecības tieši platformā, kā arī blakus priekšmetos, kas būtu, teiksim, specializācijā tirgu, atrast savu produktu, atrast savu nišu, konkurēt. Tieši internetu vidē, izmantojot vienu no veiksmīgākajām šā brīža internetu tirdzniecības platformām, kas šajā gadījumā ir Etsy.com. Strādājot pieredzējuši speciālistu vadībā, mazie ražotāji apgūst nevienu kontu izveidi pasaulē labi zināmās internetu tirdzniecības platformās, bet arī iemaņas ideju izvērtēšanā, tirgus izpētē un nodokļu administrēšanā. Tās tehniskās lietas viņas nav sarežģītas. Tas ir tikpat vienkārši kā strādāt Wordā vai uztaisīt kontu Facebookā. Tā kā tehniskās lietas nav sarežģītas. Sarežģītais ir tas, ka tu atrodi īsto produktu, ko cilvēki pērk internetā, un ka tu atrodi, kas tev ir tieši jādara, lai tavu produktu nopirktu. Līdztekus 3 klātienes nodarbībām kursantiem jāveic arī mājas darbi, un kursu noslēgumā jau vajadzētu būt arī pirmajiem pasūtījumiem. Visnoderīgākais ir viss, ko tur pasniedz. Pats pirmais ir veiksmes stāsts, ko stāsta pieņemsim visi pasniedzēji, tas uzreiz iedod kaut kādu dopingu tev. Pēc tam, protams, viss tas, kā pateikt, viss tas, kā salikt to visu veikalu, visu, kur ķeksīšus salikt, tas visa tehnika, jā, tas praktiski, ja tu ieeji un gribi uztaisīt tādu veikalu, tu praktiski nevari uztaisīt, jo tur ļoti daudz specifiskas lietas, kas ir jāzina. Un tieši to te arī visu parāda. Ja iecerētais izdosies un par šādu preču noiet iespēju ieinteresēsies arī citi mazie uzņēmēji, tikšot komplektēts arī jaunas grupas.